Šovakar ir pienākusi kārta apvienības, nesen izveidotas apvienības visu Latvijai Tēvzemē brīvība LNK līderim Robertam Zīlim. Zīles kungs, labvakar. Mēs jau gan sasveicinājāmies, bet pirms mēs sākam mūsu sarunu un arī jūsu jautājumu, protams, ir iespējami, un jūs jau esat arī šādus jautājumus, arī dažus jautājumus jau esat uzdevuši, tad jauna nedēļa @ltv.lv. Mēs, kā allaž tāda tradīcija, mēs sagatavojam tādu mazu pasīti, kā mēs to saucam, laika biedri, mūsu komentārus par Robertu Zīli. "52 gadus vecais partijas Tēvzemē brīvībai LNK līderis Roberts Zīle ir mūsdienu Latvijas politikas vecmeistars. Kā daudzi politikā Zīle ienāca līdz ar atmodu caur Pilsoņu kongresu un 18. novembra savienību. Partijas un ideoloģisko pārliecību šajos gados nav mainījis, lai gan piedāvājumi pievienoties citiem spēkiem, jo īpaši beidzamajā tēvzemiešiem pagalam neveiksmīgajā laikā ir bijuši. Zīles lojalitāti un uzticību novērtē pat viņu oponenti. Kādu gan nav pārāk daudz, jo Zīles cilvēciskās kvalitātes stāv pāri parastām ķildām un mutes brūķēšanai, ar ko gan grēko daži viņa partijas biedri. Viņš spēja cilvēku attiecības abstrahēt no tās bieži vien asās diskusijas, kas ir politiskajā plaknē vai ko izsauc politiskais process. Bet viņš ir vairāk tāds zinātnieka tipa politiķis, nevis, teiksim, organizators un uz priekšu dzinējs. Patiešām Zīles publiskais tēls un raksturojumi, ko par viņu saka laika biedri, vairāk piediena respektablam profesoram vai kādam cienījamam kultūras darbiniekam, nevis diezgan robustās un skarbās politikas pārzinātājam. Tolerants, pieklājīgs, elegants, erudīts un izglītots. Tie ir vārdi, ko dzird vispirms, kad kādam vaicā domas par Robertu Zīli. Kas attiec uz izglītību, tā patiešām viņam ir laba. Zīle ir tautsēmniecības plānošanas speciālists, mācījies Rīgā, stažējies ASV, Kanādā un Austrālijā. Īstu politisko karjeru sācis līdz ar iekļūšanu 6. Saeimā, kur ir vadījis budžeta un finanses komisiju. Smalks taktiķis viņš ir. Un tajā pašā laikā arī cilvēks, kurš labi rēķina, pārredz politisko laukumu. Tāpēc, gribu teikt, tādu lielu publisku kļūdu Zīles kungam nav. Viņš ir diezgan perfekts politiķis. Viņš zina savas stiprās puses, viņš prot viņas eksponēt un viņš prot eleganti pamukt no netīkamiem tematiem. Viņš pazīst drēbi, viņš saprot, ko nozīmē biznesa un politika, kā tas vienojas, kā tas nevienojas. Nu, jāsaka, kad man tāda sajūta radusies, ka viņš ārkārtīgi komfortabli un ļoti labi jūtās esot Eiropas parlamentā jau otro sasaukumu pēc kārtas. Vai Roberts gribēs nākt šeit? Po premjeru droši vien, ka jā, bet ne vairāk. Un laiks rādīs, kā tas viss izveidosies. Bet vēl viena lieta, kas man nepatīk, ka viņš ir tik tālu un tik ilgi jau politikā, ka drusciņi aizgājis prom no reālās dzīves, reālā skata uz nodokļu lietām, uz uzņēmēju darbību. 90. gadu nogalē Zīle ir bijis finanšu ministrs Andris Čēlis un Guntara Krasta valdībā. Līdzīgi portfeli viņš varēja saņemt arī no Andra Bērziņa. Veidojot savu valdību, es Robertam Zīlem piedāvāju finanses ministra posteni. Un tad viņš man teica tā, apmēram es mēģināšu atcerēties tu tekstu. Viņš teica tā, Andri, tu zini, nav vairs 91. gads un es neesmu gatavs vairs 16 stundas dienā strādāt. Es atsakos no šāda piedāvājuma. Paldies! Daudz mūsu aptaujātie Latvijas politiķi varbūt tāpēc izteicās, ka Zīle izskatās nogurs no aktīvās politikas un labprāt bauda un izgaršo dzīvi, neizskatās aizrauts arī ar partijas vadīšanu un labprāt uzturas Briselē un izmanto tās iespējas, ko dod Eiroparlamenta deputāta status. Viņš mēģinot neatdot sev visu politikai, bet cenšoties atstāt sev pietiekami daudz laika un telpas arī savām interesēm, un viņam tas labi izdodoties. Protams, teiksim, sestdienās paslēpot Alpos, vai ne? Ir ļoti skaisti, jā, tur, teiksim, bet esot ministra prezidentam, slēpošana Alpos faktiski ir jāaizmirst. Vai Roberts to varēs? Man tāda īsta pārliecība nav, jo viņš ir tāds cilvēks, kurš jau ir, kā saka, drusciņi uzkrājis taukus un tādu liderīgu dzīvesveidu, tad, nepiespiest bez lielas slodzes dzīvesveidu Eiropas parlamentā. Uz 10. Saeimu gan Zīles vadītā TB LNK nestartēs solo, bet gan kopā ar jauneklīgo visu Latvijai.
Alianse varbūt ir nepārāk gribēta, taču tomēr loģiski. Un tas var nest arī labus rezultātus, jo jūlijā, piemēram, mērījumi rādīja, ka apvienība būtu ieguvusi pat 11% balsu un 13 vietas Saeimā. Bet vai ir reāla Zīles aicināšana par valdības veidotāju? Pašlaik maz ticama. Taču ņemot vērā citu partiju apvienību ambiciozo dabu, labu apstākļu sakritības rezultātā, Zīle var kļūt par tādu kā kompromisa figūru. Cits jautājums, vai viņš to pats gribējis. Laika biedra arī mūsu viedoklis komplementāri, brīžiem varbūt nepārāk. Kā jūs pats vērtējat, kā jūs tikat novērtēts, atbilst tas jūsu portretam vai ne? Lielā mērā jā, es varbūt tās īsti nepiekrītu Andrim Bērziņam, jo to sarunu, ko viņš atcerējās par viņu valdības veidošanu, tā man atteikšanās par finanšu ministru būtu otrais, pie tam es jau biju pirms tam Krasta valdībā un Šķēles valdībā. Tur bija citi iemesli, to viņš labi zina. Vispārējais, es domāju. Tas ir tā vēsturē, bet, teiksim, par tām 16 stundām, ko Kristopāns teica, vai jūs būtu gatavs, vai vai Bērziņa Andris to teica, jūs būtu gatavs strādāt un tagad tā ziedoties 16-20 stundas? Es esmu to darījis, un es domāju, ka tie cilvēki zina, ka arī Valdis Dombrovskis gluži tāpat, kā man iespējams varētu būt nākotnē situācija, kad es no Eiropas parlamenta iekļūstu par valdības vadītāju. Un tad, protams, tā dzīve mainās, bet gan Valdis bija politikā, pirms tam arī finanšu ministra amatā, gan es 7 gadus biju valdībās pozīcijās. Es vienkārši zinu šo situāciju, kā tas ir izšķiršanās, bet, protams, tam ir jābūt nopietnam pamatam, tīri politiskā rezultātā. Šobrīd, protams, jūs esat nominēts kā no šīs apvienības, kā premjeramata kandidāts, iespējamais, ja? Bet, ja jums gadījumā, teiksim, izveidojās tāda situācija, ka koalīcijā jūs šī apvienība iekļūst, bet premjeramats it kā nespīd, bet jums piedāvā kādu citu amatu, vai jūs būtu gatavs nākt valdībā šobrīd šajā grūtajā laikā kaut ko darīt? Drīzāk nē, es domāju, ka ja mūsu partija apvienība šajā gadījumā visu Latviju TBL nekā nostartē labi, es ceru, ka tas tā būs, ja mēs ejam koalīcijā, es pieņemu, teiksim, ar Vienotību un ZZS-u, tad es drīzāk redzu, ka jaunie kolēģiem ir jāiet uz tiem amatiem, kuros viņi varētu ieņemt īri profesionāli savām zināšanām. Protams, katram politiķim ir jābūt arī kādam zināšanu lokam kādā jomā, tad viņš, protams, ir daudz sekmīgāks ministrs. Bet tiem jaunajiem nav tās pieredzes? Jā, bet es domāju, tas ir vienīgā iespēja, kā jūs varat iegūt pieredzi. Es esmu to darījis arī, sākot atgriežoties Tēvzemē brīvībai valdībā 2006. gadā pēc 2,5 gadus opozīcijas. Mēs veidojam to pašu taktiku. Mēs likām nevis tos vecos ministrus, kas jau to bija mēģinājuši darīt, un cits sasprādzis uz mīnus, kā es saku, politiskā ziņā. Cits nē, mēs nolēmām likt tādus cilvēkus ieteikt, kuri nav bijuši ministri. Kā Gaidis Bērziņš, piemēram, un tālāk. Bija varbūt tās neveiksmīgi gadījumi, un bija arī veiksmīgi. Tā ir vienīgā pareizā iespējamā. Jūs tikko kā pieminējāt tā cita starpā, ka tur varētu būt iespējams koalīcija arī Vienotība. Vai jums ar Vienotību tomēr nav pārāk tās dziļas, varbūt, teiksim, tā aizvainojums? Jūs taču tomēr atstājāt durvīm abas divas. Nē, es politikā neaizvainojos. Es domāju, es lieliski saprotu iemeslus, kāpēc tas tā bija. Vismaz man ir kā 2-3 iemesli manā, teiksim, hipotētiskā pieņēmumā, kāpēc Vienotība izbeidza sarunas ar mums. Es domāju, ka mēs bijām konstruktīvi līdz pašām beigām. Sarunu rezultātā, diemžēl, ambīcijas un varbūt tās daži iekšpolitiskās kalkulācijas pēc vēlēšanām neļāva mums šīs sarunas pabeigt sekmīgi. Bet šīs varbūt neveiksmīgās sarunas taču tomēr spieda apvienoties jums ar visu Latvijai. Manuprāt, par to jau runāja sen, ka tāda apvienība būtu loģiska. Bet kaut kā nesanāca un nesanāca. Jā, vai nav mazliet nokavēts? Nē, es domāju, ka nav nokavēts. Es domāju, ļoti labi redzam, ka mūs sāk atpazīst jau kā apvienības socioloģiskās aptaujās cilvēku, un tagad sākās kampaņa. Es domāju, ka mūs uz 2. oktobrā atpazīst daudz labāk, lai tas termiņš ir īs. Kāpēc tas notika tik vēlu, to es varu paskaidrot. Es tiešām domāju, ka Vienotībai bija iespējas izveidot ļoti plašu, teiksim, tādu nacionālu politisku orientētu spēku apvienību, daudz plašāk nekā šīs 2,5 partijas, kas iznāca. Raivis Zintars, viens no jūsu apvienības līderiem, ir teicis tā: šodien Latvijas politikā ideoloģija tikai 2 spēkiem. Ideoloģija 2 spēkiem. Saskaņas centram, kur aizstāv Krievijas intereses, un visu Latvijai TBL, LNK, kas ir par pozitīvu nacionālismu. Kas tas ir pozitīvs nacionālisms? Tas ir faktiski Latvijas veidošana, jo šī situācija nevaram teikt, ka mēs esam kā valsts nācija, latvieši savā zemē varam būt ļoti pilnīgi droši par tādu vidēju vai ilgtermiņu attīstību Latvijai tajā virzienā, kā mēs to gribam. Līdz ar to mums liekas, ka valodas nostiprināšanas jautājums, tas, ka latviešiem būtu jābūt tiesībām, lai arī viņi nav pašlaik pilsoņi, ir tiesībām jābūt kā valsts nācijai piederošiem, kļūt par Latvijas pilsoņiem un tam līdzīgas lietas, kas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Bet tik līdz kā, nenoliedz,
bet tiklīdz kā jūs sāksiet runāt par latvisku Latviju un arī citur, arī ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas, jums pārmetīs tas pozitīvais nacionālisms. Es jums nepiekrītu īsti. Es domāju, ka to var paskaidrot šo nacionālismu. Un ja tie, kas vēlās to pastudēt tā dziļāk, ir samērā nesen mums atzīta speciālisti šajā jomā, jau Egīla Levita raksts, kas ir bijis par šo valsts nācijas statusu un latviešu nāciju un Latvijas tautu un šādiem iedzieniem ļoti vērts to izlasīt, lai varētu saprast, ka starptautiski tas tiek uztverts ļoti normāli. Ja mums Andris vaicā jums, vai Tēvzemei un brīvībai, arī šī apvienība domāt, neizmanto ēsmai nacionālos lozungus un vērtības, lai veiksmīgi veidotu savējo cilvēku schēmas, atceroties laikam visus tur to jūsu raibo vēsturi. Nē, tiek domāts par to, ka mēs esam uzskatām, un es domāju, joprojām to neslēpjas šeit pašā Latvijas televīzijas studijā, esam teicis diskusijās ar žurnālistiem, ka, manuprāt, laikā, kad uzņēmumu pārvalde, ja tas ir domāts par to, ka ir partiju pieredzējuši cilvēku virzīti, es domāju, ka tā nav nepareiza sistēma. Jo šajā situācijā, ja jums ir kritiska situācija uzņēmumam, un ministram ir varbūt vairāk kā 10, satiksmes ministram vairāk kā 10 uzņēmumu, par ko viņš atbild, nav padomes vairāk, ir tikai valdes, tad ja tur nav vismaz viens politiski atbildīgs cilvēks, kas ministram ļauj pieņemt tos lēmumus, kas ir ārkārtīgi sarežģīti dažreiz uzņēmums, piemēram, lidostā, tagad Cīkstiņā ar Baltiku par samaksu, un tie cilvēki, kas īstenībā vada uzņēmumu lidostu, un kuri ir zināmā mērā citiem, es pēkšņi ilgstoši saslims, un faktiski nav kas atbild par šo uzņēmumu. Ja šajā situācijā satiksmes ministram nav pārliecība, ka viņam ir politiski uzticams cilvēks, kas šo valdes darbu nepametīs tādā kritiskā situācijā, tas ir ārkārtīgi skaidrs.